Mēs uz 2 dienām esam ievākušies šeit. Mums ir aprocītas, un te ir numurs, un tajā mājā mēs dzīvosim. Blakus ir baseins, tāds forši klusu vietī. Ņemsim kaut kāds mantas jau aizmest. Nu, lūk, mūsu numuriņš uz 2 dienām. Ar skatu uz restorānu. Te mums ir točiņi, ir vielīši, viss kā vajag. Uz 2 dienām? Uz 2 dienām, jā. Iekšā tiekam ar aprocēm. Kā tev patīk? Man patīk. Kā šitas ir? Šitā vienkārši. To mēs vienkārši šit aizvaram ciet. Bet šitas ir aptumšošanai. Līdzīgi kā tev mājā. Jā, te ir projektors skolā. Jā. Nu, kaut kā tā. Kāds nav viesnīcas koridora. Patiesībā vēl mēs neesam satikuši neviens latvieši. Lietuvieši vien kaut kur bija. Nu, nav viena. Nu tā, mēs ar Ričardu nācām uz lielā sēdekla. Sēdēsim, es paņēmu sev haliņu, Ričs paņēma mājas limonādu mango. Jā, un tur ir baseins. Mēs esam pie. Mēs sagaidījām savus dzērienus. Man ir vietējais Liptovāru alus, tas ir lokālais. Un Ričam ir mango limonāda paštaisītā. Jā. Testēsim. Tāds izteikts IPA alus. Bet ir garšīgs. Un kā tev? Man ir tāds mango ir, viņš tāds rūgts. Nu, viņš tāds rūgts, bet tikai savu ir. Tad tu piparmērs klāt arī. Jā. Kas tev apelsīns arī klāt, jā? Apelsīns, mango. Ok. Tur ir sēklas arī, jā. Var izbaudot. Jā. Arī ko dresē kukaiņas iet. Es nevaru Un es galam un tad viņi šķirbā iebās. Ar roku, nu, jā. Pagā, es zinu kā. Nē, ir. Nav, nestrādā. Kur man es? Mēs ejam uz baseinu, jā? Jā. Te tāda teritorija, te var ģimenes noņemt tādu mājiņu. Family saucās, jā? Un tur arī family. Āreku tur ir piknika kaut kāds vietas. Tur ir piknikot. Ejam paskat. Jā, mēs varam pa šitā pusīt arī iziet. Jā. Apsties bērniem laukums. Atceries, kā tāda Igaunijā brauc ar to tur? Jā, un te ir vēl kaut kāda superior numuri. Jā, te mēs netiekam. Mēs baseins ir tur, ejam apakaļ. Tad mēs jaunas vietas redzējām. Ričs nav apmierināts, ka jāliek viens sprādze ap roku vēl. Bet nu nav variants. Mēs ar Ritu esam baseinā. Nav liels, bet tev patīk. Un rītā, ja saules spīdēs, tur arī varēs iziet laukā uz terases, pasauļoties un atkal nākt baseinā. Ok, es to darīšu, ja būs iespēja. Labs bija. Jā, tas ir ūdens. Ričs saka, viņam augstas. Ļoti. Tad tu fiks jāskriedz un segas sildīties ir. Jā? Jā. Ziltiņās.
un ričs. Šitā ir manta, siera pīns. Garšīgi. Nav lēta. 250 gramu maksā kaut kādu piecīti, bet ir garšīgi. Un brālis iet tur vakariņas. Lielo gaļibalu no pusdienlaika pietaupīs. Viņš ir garšīgs. Viņam vēl viens ir. Jā. Brokastīs, galds. Brālis ir paņēmis visu, ko garšīgi ēdam. Nu, tad ēdam. Labu aptīti. Paldies, to arī. Nu, tā mums brokastīs. Šādā ciemā dzīvojam, tas ciems tur beidzās. Un tur viņš sākās. Tagad tās 5 mājas, kas ir, tas arī viss. Un tas ir mūsējais. Tur mēs nakšņojam. Pastāst, kā brokastis spēja. Opa! Braucam skatīties, kur varētu pakāpties. Pašreiz īsti nav tāds vietas. Šaurs tāds ceļas kalni ir. Kalni ir visapkārt smuki, bet kaut kā tā. Esam šādā te vietā un tur lielie maršruti 2 stundas vēl tālāk. Mēs kādu pusstundu palīdīsim augšā Čopaku virzienā. Labi? Jā. Mašīna mums paliek pie kaut kāda zemnieka tur ceļmalā. Te tāda upīte. Ejam. Šāds brīnišķīgs skats. Te jau mēs sētā ienācām pie kāda cilvēciņa. Tas mums neder, mums jāiet tur. Te tāds kāpiens augšā. Kā ir, Rika? Es esmu nogurs. Nu jā, mēs pat kilometrī neesam nogājuši, Ričs ir nogurs. Bet, jāuzkāp bišķiņ jāapskatāt. Kaut kas jāredz. Mēs bijām pakāpušies tagad brienam lejā no kalna, bijām tur nedaudz augstāk. Riks teica, ka tālāk negrib. Tur tāds normāls krauju izstādes. Diezgan interesanti. Zemie tatrišie. Mēs šādā vietiņā smukā. Un ja paklausamies, iespējams var dzirdēt sienāži. Un tur zemāk pļavā bites. Kā vēl tev patīk? Karsta vēl ir. Bet izskats smuks, ne? Jā, var tā teikt. Karsts, jā, ka mēs ienācām no meža ārā, tad uzreiz tā kā pirtī iet. Kalna pakājai Slovākam namiņš. Smuki tā klusa vietiņa, te ļoti lejā upīte, tur kalns. Un tur vēl viens čals iebrauc ar offroaderu. Arī uz savu īpašumu. Te mums viens ir. Kas ir, brāl? Nogur. Tik raki? Jā. Spalviņu atrast, parādi kāds spalviņu te atrast. Aha. Te mums ir maziņš ūdens kritumīgs. Te jau esam atpakaļ. Šis ciems arī izskatās kā no kaut kādas filmas, ne? Riko. Nopirkām visādākus gardumus priekš hoteļā, nopirkām ko mājās aizvest un Riks ar dabūja softshell jaciņu. Tā kā Rikam arī viss būs. Šodien ir reāli vasara. Višķiņa apmācies, bet grādi 29. Bet jebkurā meklī var uznākt lietiņš. Ejam uz baseinu. Kā vien īstu pulks teica, mēs dodamies ekspotīcijā, bet neko baigi te nav.
ieraudzīt. Tur mēs izjām uz ielas. Un te kaut kas šūpos. Ejam uz to spazolu. Lunčāties. Te arī bezdelīgs. Tiešām tur var novērot bezdelīgs, kā viņas baro mazuļus. Mums palaida straumītī. Jā. Vienu apakšā. Perfekt. Pēc baseina pasēdīt. Varētu kaut kā 28 grādi, bet tas baseina iznāks tāds pavēs. Jā, man rokas prāts kā miljonāram. No skapīša, no viesnīcas, no manējā. Šitā te. Eju iekšā. Un tad Ričs sādā. Ričs ir slapš ar visām apenēm. Kā tas sākās? Vakar stresiņš, jo pazaudēts ir viens no mūsējiem pulksteņiem, lai tikt numuriņā un citur. Nu nav, izmeklējam numuru, izmeklējam mašīnu. Šorīt Ričs sanervozējies. Šorīt paēdam brokastis, ejam uz baseinu. Jā, baseina dibenā mētājās. Nu, lai tīrītājs nesavākt, es Ričam saku, ej apenēs iekšā. Nu, tad Ričs ien ir pakaļ. Nu, tā mēs esam tagad glābti. Un kaut kāda naudas soda. Jā. Nu tā. Mūsu trips ir noslēdzies. Braucam tālāk, jā? Jābrauc brālim pēc žureka. Nav variantu, dosimies uz Zakopāni. Tur esot žureks maizē, kā internets saka. Atstājos ceļmalā. Kaut kas Renčikam nepatīk. Kalnos braucot pie slodzes, sāk čakarēties. Nu, Ričī, kā žureks? Garšīgs. Ielika papīru lapu. Un šito žureka vietu, ar šito žureku mums ieteica ChatGPT, es paprasīju, kurš